Ārā baigais vējš visu laiku. Un dzird visu laiku to vēju skaņu. Ejam uz robežu. Mēģināsim risināt šo jautājumu šī pusē. Redzēs, kā mums sanāks. Sāk jau veidoties rindas. Ir update. Salvis no darba konta dabūja linku, kur aizpildīja to vīzu. Līdz ar to dabūja numurus. Viss. Viņš to printē ārā viesnīcā vīzes papīrus un dodamies ceļā. Tā kā tiksim Mauritānijā, bez šitā gadījuma, ja nebūtu sanācis, būtu diezgan bēdīgi, nekur mēs tālāk netiktu kopā. Viss, turpinām ceļu. Es braukšu līdz degvielai, es pastīšos ar tām kanām, kas tur ir. Neviena nav, kas tur notiekās. Mūsu sabiedrēja ar to, ka Mauritānijā pietrūkst benzīns, ir tikai dīzels un degvielas stacijās nav iespējams dabūt benzīnu. Nācās sapakoties bišķi vairāk, kā bija plānots. Līdz ar to viss, cenšamies šķērsot Mauritānijas robežu. Tā robeža izskatās. Tāda robežiņa. Oi, būs jautri. Pulkstens 12. Pasīsimies, cikos mēs būsim Mauritānijā. 40 minūtes. 3 vietās mūs sūtīja tur. Dabūjām zīmogus. Marokas pusē visu esam izdarījuši. Tagad jādodās cauri. Esam izbraukuši cauri Marokas robežai. Esam neitrālajās zonās starp Maroku un Mauritāniju. Te mums piedāvā palīdzību ātrāk iziet cauri kontrolei. Bet mēs brauksim, mēģināsim paši visu. Miskastē, baigā. Vēl gaidām. Kur mēs esam? Beigās mums uzmetās viens čalīts draugs, kurš kārto visu, bet tagad ir jāsaprot, cik tas viss pasākums maksās. Labi, bišķiņi esam atgājuši no kultūras šoka. Tas, kas notiek uz robežas, tas bija vienkārši kaut kas, bija grūti kaut ko vispār tādu iedomāties, kā viņi tur darās, bet miskas ir nereālākā visur pie robežas, visi met visu lejā. Sanāca samaksāt beigās ar visu palīdzi. Vīza maksā internetā, kas ir jāmaksā šeit uz vietas, norādīja 90 eiro. Te sākumā prasīja 110, beigās sarunāja par 100 beigās. Bija teiks, ka arī var maksāt dolāros, beigās nepieņēma dolārus. Tad par apdrošināšanu bija 45 katram mocim. Un par palīdzību no katra cilvēka vēl 20 eiro. Beigās salasījās cipariņš. Bija jāatskaitās precīzi, kur mēs braucam, kāds maršruts, kur paliekam obligāti šonakt un tā kaut kā. Samanījām naudu arī. Mēģina visādīgi te mūs paņemt, cik vien var. Internets ir dārgs, tā kā nezinu, kad būs interpēdā. Internet. One SIM. How much internet? What? How much internet? Internet. Nevar dabūt internetu. SIM-karti maksā pati SIM-karti. Piedāvā par 20 eiro. Būs vēl internets, vēl 10 eiro vai 20 eiro, kaut kāds kosmos mēģināt te piespēlēt. Mēģinām meklēties. Huh?
Savi 170 šeit noripot, lai gan nekur beig neesam tālu tikuši. Bijām izbraukājuši bišķi mazo pilsētiņu. Tagad esam kempinga vietā. Bet ir rozeti. Skaistā. Te arī jāiet tikai džungļiem cauri, ne? Jau iekodīs būs sāpīgi. Tas agresīvs. Maziņš agresīvs. Viņš parādīs mums ceļu uz veikalu, Ja iedarbinās. ja iedarbinās. You have Wi-Fi We have Wi-Fi there. for you. Yes. ما عندهم Wi-Fi قاعد. It's okay, we will figure out something. Paliekam mūsu būdiņā. Mums ir pat moskītu tīkls iedots, jo tiešām modi ir nereāli daudz. Jau ir sākosas bišķiņi. Satikām ritiņbraucējus, kas brauc no Eiropas arī līdz Dakārai. Vienu amerikānietu meiteni un vienu angli. Interesanti papļāpājām. Džekiņš bija ņēmis, braucis ar to Sahāras vilcienu slaveno, rādīja bildes, kur ar melnu mutu un piedzīvojam visādi. Tas ir, jā, grūti iedomāties ar riteni to visu izdarīt, bet neesam vairs tik jauni. Nedomāju, ka es kādreiz tā teikšu, ka es vairs neesmu tik jauns. Tā, dodamies gulēt. Rītā būs jauna diena. Brauksim iekšā tuksnesī. Uz slaveno Āfrikas aci. Rītā nebūs Āfrikas acis. Rīt. Rītā būs tikai vilciens. Rītā būs vilciens, brauksim gar dzelzceļu. Un tad vēlāk brauksim uz aci aiznākamajā dienā. Seko līdzi un subscribe manu YouTube kanālu. Moskītu tīkls.